Pēdējā laikā ir pieaudzis Krievijas ekonomiskais un politiskais spiediens uz Ukrainu, Baltkrieviju, tagad arī Lietuvu. Stingrāks kravu kontrols uz robežas aizliegums ievest Lietuvas piena produktus. Tikai nu pat noslēgušās arī militārās mācības Zapad 2013, kurās pēc rietumu analītiķa teiktā izspēlēts uzbrukums Baltijas valstīm. Ko nozīmē šī Krievijas aktivitāte un vai kādā veidā tas var ietekmēt Latviju? To šorīt jautāsim Saeimas deputātam un bijušajam Latvijas ārpolitikas institūta vadītājam Atim Lēņam. Viņš mūsu studijā. Labrīt. Labrīt. Es gribētu jūs pielabot. Ne tikai Baltijas valstu okupāciju, bet Polijas. Tad Baltijas, turpat arī jāsaka, ka bija izlūk kuģis tik tuvu Zviedrijai kā nekad kopš augstākā kara arī bija manīts. Bet uz ko norāda tas, ka šī rinda ar valstīm pagarinās, ar kurām Krievija atkal saspīlē attiecības? Ukraina, Moldova, Baltkrievija, tagad Lietuva. Nu, tas diezgan vienkārši viss ir. Viļņas konferences notiks nākamēnes, un ir paredzēts, ka Ukraina parakstīs asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Un tas ir tas lielais, tā ir tā lielā sāpe Krievijai. Jo tādā pašā laikā Putins veido savu Eiroāzijas Savienību, un viņš negrib, lai Ukraina tuvojās Eiropai. Un ja viņam ir izdevies apturēt Armēniju, un tagad cenšas arī Gruziju un Moldavu. Bet tā vēl diezgan nesmukā veidā ar Armēniju. Izsauc prezidentu uz Kremli, Armēnijas prezidentu, pateica viņam, tu esi aizmirsis, kas notiek Kalna Karabahā, un prezidents uzreiz saprata. Un nekāda braukšana uz Viļņu nebūs, un nekāda parafēšanās, kas būtu iesācis process par asociācijas līgumu parakstīšanu. Viss. Jāsaka, ka Ukraina iepriekšējos gados vairāk virzījās Krievijas virzienā. Uz Eiropas puses tas gājiens bija tā kā piebremzējies. Kādēļ? Tagad ir milzīga starpības starp Eiropas Savienību un Eiroāzijas Savienību. Janukovičs pilnīgi saprot, ka viņš tur būs viens mazs ķipariņš, viņam būs tur labi jāuzvedās. Jā. Kamēr Eiropas Savienībā mēs esam visi brīvi cilvēki, vai ne, un līdztiesīgas balss lemšanas tiesības un tā tālāk. Un vienalga kāds oligarks viņš arī nebūtu, un kāda biznesa interese viņam arī nebūtu Krievijā, tomēr cilvēks pēdējā mirklī padomājot, vai ne, kur ir drošāk, vai ne. Un tāpēc ir tā. Bet spiediens uz Ukrainu ir milzīgs, protams, vai ne? Un tur ir arī iekšējas problēmas Ukrainā, kā Timošenko, kas pašlaik ir cietumā un tā tālāk. Kāda būs tālākā virzība Ukrainai tad uz Eiropu ar tik milzīgām problēmām, kādas Ukrainai ir tagad? Mums jau arī sākotnēji 90. gados bija lielas problēmas. Mums bija jātiek galā ar Padomju Savienības mantojumu, un tāpat tās arī tur. Un lēnām, kā saka, uz priekšu, nekas jau ātri nenotiks, bet tas asociācijas līgums un arī tas brīvās un dziļais tirdzniecības līgums ar Ukrainu dos Ukrainai ļoti lielas iespējas pārdot savus preces un pirkt no Eiropas Savienības, gan pārdot, gan pirkt. Un vienkārši arī tas, ka tur vienkārši tā sabiedrība kļūst civilizētāka. Un to īstenībā visu Ukraiņi arī grib, un es nedomāju, ka Putins to varēs apturēt. Kā ir ar Lietuvu? Šis piena karš un pastiprinātās kravu kontrolas uz robežas. Kāpēc Krievija šobrīd ir vērsusies pret Lietuvu? Bet tas ir arī vērts stāsts. Vienreiz pret Latviju, otrais pret Igauniju, tagad pret Lietuvu, un tagad viss rāda pirks, cik slikti Lietuva ir, vai ne? Mums jau būs prezidentūra arī 15. gadā, un to redzēsim, kādu brīnumu tur būs. Var sagaidīt kaut ko līdzīgu? Bet mēs jau to esam 20 gadu laikā. Pats personīgi es vadīju ārpolitikas institūtu. Nevienu reizi to neesmu piedzīvojis. Atceros, ka lietuvieši 90. gados priecājās, paskatās, kā mēs pārdodām mūsu piena produktus Kaliningradai, Königsbergai, jā, un mums viss kārtībā, un jums nav nekas, vai ne? Un tā tālāk tagad viss tās lomas ir apmainītas. Tā spēlējās viena liela valsts ar bijušām savas impērijas daļām, un viņi tīksminājās. Un vispār tas sižets par to, ko Baltijas pirmais kanāls parādīja. Jā, te ir jautājums, ekonomiskās sankcijas jau ir tāds vecs ierocis, bet tagad ietekme medijos kļūst arvien lielāka. Cik tas ir nopietni? Mediji, redziet, tas parāda, ka tas imperialistiskais nezvērs nesnauž. Viņš faktiski šādi parāda savus ilkņus, ja, un tas bija briesmīgi. Jūs iedomājaties, ja? Ja pēc kara Vācijā parādītos viens TV sižets, kur pasaka, no ebreji paši sev nogāzēja, ja, jo viņi gribēja kaitēt nabaga Hitleram, vai ne? Padomājiet, kāds strats būtu bijis. Un tas vakar notika, aizvakar notika arī Lietuvā. Vienkārši šausmīgi. Mēs paši esam savus cilvēkus iznīcinājuši, jo, lūk, gribējām kaitēt nabaga Gorbačovam.
Bet vai reakcija ir pietiekami adekvāta šobrīd? No Lietuvas ir dzirdēta, protams, visai asa reakcija, bet, piemēram, no Eiropas Savienības dalību valstīm. Nu, redziet, kamēr tā ziņas pie viņiem nonāk, kamēr viņi visu to izmaļ cauri, vai ne? Un es domāju, ka būs adekvāta rīcība. Bet mēs paši jau, mums nav jāskatās to Baltijas pirmo kanālu. Izslēdz ārā viss. Un ja visu to Latvijā darītu, tad viņiem arī nekāda ietekme nebūtu. Nu, jā, es pirmkārt neskatos, man nav vajadzīgs tas. Tas gan nav tik vienkārši, ir sabiedrības daļa, kas to ir skatījusies un turpinās skatīties, jo nemaz nezin par citiem televīzijas kanāliem un pat pieļauj pēc saviem izvēlētiem kanāliem, ka citi ir tie melīgie. Nu jā, tas ir audzināšanas process. Vēl runājot arī par politiķu reakciju arī uz šīm pašām militārajām mācībām Zapad 2013. Šķiet, ka NATO reakcija bija asāka nekā Baltijas valstu reakcija. Vai jūs, prāt, mūsējā reaģēja pietiekami adekvāti? Es redzu, ir nopietnas lietas, jo Krievija mēģina taisīt militārās reformas jau entos gadus, 20 gadus viņam nekad neizdodās. Ja? Bet šoreiz izskatās, ka visu to lielo naudu, ko viņi dabū no naftas un gāzes, ja, viņa faktiski iet kaut kas uz priekšu. Kas man visvairāk uztrauc ir tas, ka būs kaujas helikopteru bāze Krievijā, kas ir tikai stundu lidojums ar helikopteru no turienes uz Rīgu. Ja? Un tas jau ir kaut kas. Un es domāju, to jau visu arī saprot arī NATO, un jūs saprotiet arī, ka NATO ir ātrā reaģēšanas vienība. Ja? Un tā ātrā reaģēšanas vienība tagad teju Baltijas valstīs un Polijā arī ieradīsies. Tā kā es domāju, man liekas, ka mēs arī saprotam, kas notiekās, un mēs neguļam. Un beigās mēs arī nākamā gada budžetā dosim 3 miljonus latus. Ja? Gaisa spēka novērošanas stiprināšanai. Jā, vakardien tieši arī bija ziņas par to, ka ir ievērojami pieaudzis šis NATO lidmašīnas kauju lidojumu skaits virs Latvijas. Ko tas nozīmē? Kur virs Latvijas? Visu laiku tā bija mūsu tās NATO lidmašīnas, kas ir šauļos, pasargāja Zviedriju pavasarī. Iedomājieties, bija doma tā, ka Zviedrija sargās mūs, ja, kā Kalbilds izteicās, viņš nebūs neitrāls. Tagad izrādās mums jāsargā Zviedrija. Tas visu laiku notiek Baltijas jūrā. Ne jau tikai mūsu lidmašīnas no šauļiem, bet arī no Dānijas. Kaujas lidmašīnām bija jāspiest pacelties gaisā un sargāt Zviedriju. Tā kā tā situācija diezgan, kā saka, aktīva. Aktīva Baltijas jūras reģionā. Noslēgumā jāsaka tāds globāls jautājums, vēstures globāls. Pēdējie gadsimti ir pierādījuši, ka mūsu reģionā miers nav ilgstoša parādība. Ja mēs uzskatām, ka Padomju Savienība sabruka diezgan mierīgā ceļā, tad jau teju būs gadsimts, ka lieli kari pie mums nav bijuši. Vai saspīlējums pieaug tik ļoti, ka varētu tuvoties kāds liels militārs konflikts? Nē, es nedomāju. Tieši tāpēc, ka mēs esam NATO. Un tieši tāpēc, ka ir Eiropas Savienība. Paldies Dievam, īstenībā Baltijas jūras reģions ir visveiksmīgākais reģions visā pasaulē. Mēs esam paraugs visiem citiem. Ja? Un citi jau tā, ka sāka braukt pie mums un skatīties, jo te ir runa par 87 miljoniem iedzīvotāju, arī Vācijas. Ja? Bet tieši, kā es teicu, pateicoties Eiropas Savienībam, milzīgam ekonomiskam, politiskam spēkam un NATO milzīgam militāram spēkam, kam jau mēs tā pārunājam, ja? Reģions ir mierīgs tieši tāpēc. Un acīm redzot, Krievijai kaut kas nepatīk, viņi mēģina provocēt, atrast tās vājās vietas, bet beigās notiks tā, ka pat Somija un Zviedrija beidzot iestāsies NATO. Lenkungs, pašā nobeigumā vēl tādas, atgriežoties pie mūsu pašmāju aktualitātēm, premjeras šajās dienās tiekas ar politiskiem kolēģiem un oponentiem saistībā ar budžetu. Kā jūs vērtējat šīs sarunas? Vai ir vēl, kaut kas glābjams šajās sarunās, un vai koalīcija ir glābjama? Es gribētu divas lietas pateikt. Pirmkārt, mums premjeram jāizdomā jauns medaļas, ordenis. Tā kā viņš šito pacieš vai ne, tas ir vienkārši neticami. Es būtu sen jau sakasījies un aizgājis vai aizsirds durstiet. Otrais ir tas, es vispār nesaprotu, par ko īsti lieta ir, jo nav par tām uzturēšanas atļaujām. Jo jums ir jāzina, ka tie paši drošības policisti, un tā paša PMLP, imigrācijas iestādes cilvēki nāca pie mums visām frakcijām, pie koalīcijas frakcijām. Mēs bijām sēni apakaļ, visi vienās domās, ka kaut kas jādara, ir jāveic grozījums, ka jāpievelk drusku ostu un korekcijas un tā tālāk. Runa ir tikai par detaļām, un es nedomāju, ka tas detaļas ir īstais iemesls. Tur kaut kas cits apakšā slēpjās.
Tāpēc, un tas ir bīstami mums tiešām, jo mēs esam tikuši ārā no krīzes, mums ir lielāks budžets tagad nekā treknos gados, atceraties. To nākamā gada sabiedrība izjūta. Vai mēs iesim tagad Amerikas ceļu, ka klapē valsts ciet, ja nebalso par budžetu, viss. Ja? Jūs, prāt, tā notiks arī? Nenotiks. Tik trāk arī nebūs. Jā, tas tāds priecīgs nots arī jābeidz mūsu šī rīta saruna. Liels paldies jums! Paldies jums liels, jā.